Sveicināti! Mani sauc Tamāra. Es praktizēju jogu ap 18 gadiem, un šajā laika periodā es esmu nonākusi pie dažiem secinājumiem, un es gribētu ar tiem ar jums padalīties. Pirmos 6 gadus es praktizēju vienu citu veidu jogu, un tagad es praktizēju BKS Iyengar metodi, Hatha jogu, un es varētu pateikt, ka tā ir klasiskā joga tikai ar savu zināmu metodiku. Un šī metodika ir ļoti precīza. Tā palīdz cilvēkam sākt praktizēt asanas ļoti pareizā veidā, bet, protams, ja mēs nevaram to izdarīt pareizā veidā, tad mēs lietojam palīglīdzekļus. Un arī šie gadi nākuši tādiem secinājumiem, ka, piemēram, asana nes tikai patiešām īstu labumu un iespaido mūsu spēcīgi ne tikai fiziski, bet arī mentāli, ja mēs to izpildām tehniski pareizi. Jo Iyengars saka, ja jūsu ķermenī ir miers, stabilitāte, tad tas miers līdz ar to nonāk arī jūsu prātā. Tad sasniedziet stabilu ķermeni, un jūs nonāksiet arī meditatīvā prāta stāvoklī. Un šodien es gribēju padalīties arī ar dažām lietām, un es esmu izvēlējusies šodien noliecienu uz priekšu Pašamatanasanu. Tā ir tāda ļoti tipiska poza, kurā visi grib ātri un veikli noliekties uz priekšu un satvērt pēdas, bet izrādās, ka mēs to parasti darām nepareizā veidā. Un Pašamatanasana tulkojumā ir rietumdaļas izstiepšana, tas nozīmē rietumdaļas atvēršana, tas nozīmē ķermeņa aizmugurējās daļas visa izstiepšana. Un es jums parādīšu, kāda šī poza izskatās pilnā variantā, klasiskā veidā, un pēc tam parādīšu arī tipiskākās kļūdas, no kurām jums praktizējot būtu jāizvairs. Bet, ja jūs esat ievērojuši, kādreiz pavērojuši, kā citi praktizē asanas, varbūt pavērojuši sevi spogulī, jūs noteikti redzēsiet, ka ir atšķirības zināmas. Jo pārsvarā cilvēki praktizē nepareizā veidā, un tā lielākā kļūda ir šī, ka mēs gribam tikt līdz pēdām, un mēs stiepiamies, bet mēs netiekam līdz tām pēdām. Mēs ar vāru tiekam, mēs esam laimīgi, kas atvērām pēdas, bet muguri mums ir apaļā, nekas mums netiek izstiepts. Daži vēl iztaisno sarauģi kājas ceļos un nevar piespiest kājas pie grīdas. Bet Iyengar jogā mums ir palīgi līdzekļi. Kā jau es jums teicu, lai varētu sākt pareizi praktizēt asanas, bet jūsu ir ķermeņa limits, tad mēs pielāgojamies šim ķermeņa limitam, lai mēs precīzi izpildītu šo asanu un iegūtu visus tos labumus, ko šī asana spēj dot mums. Un tad mēs paņemsim siksnu, paņemsim segas. Tad pievērsiet uzmanību. Tie cilvēki, kas cenšas tikt līdz pēdām, bet nevar un ar apaļu muguru stiepjās, iegūtas krīt uz aizmuguri. Lai iegūtu dabūtu vismaz perpendikulārā stāvoklī, mēs paņemam segas, palielinam augstumu, un līdz ar to mēs novietojam iegurni tādā stāvoklī, viņš vismaz būtu vertikāls. Ja mums vēl ar vienu ir rokas pa īsu uz doto brīdi, netiekam, visu laiku gribas šo darīt, bet iegurnis jau mums ir perpendikulārs, mēs paņemam siksnu, uzliekam uz pēdām. Un pie noliecieniem uz priekšu svarīgākais vienmēr pacelt krūškaulu, nolaist plecus un tikai tad iet lejā ar noliecienu. Bet ja mēs esam iesācēji, tad mēs to vienkārši nevaram izdarīt. Tad mēs paliekam vienkārši šajā pozā, ceļot krūškaulu uz augšu, nolaižot plecus un nolaižot galvu. Tas ir mūsu limits uz to brīdi. Tie, kas praktizē ilgāk, un var sēdēt uz grīdas, var iztaisnot ceļus, spēcīgi piespiest kājas grīdai, tie vienmēr arī var uzlabot savu personīgo praktiku.
Mums jāatceras, ka viss šī aizmugurējā daļa ir mūsu asans pamats, un šim pamatam ir jābūt ļoti stabilam. Mums ir jāsiež uz sēžskalu priekšējās daļas, mums jātālina divam mīkstumu no augšstilbiem, un jābūt ļoti stabiliem šajā vietā. Jānolaiž divam mīkstumu, un tikai tad ir jāizpild pilnā asana. Ja jūs nevarat nolikt pieru uz ceļiem, uz apakšstilbiem, bet gribiet iegūt šo labumu, kā nomierināt nervu sistēmu, simpatisko nervu sistēmu, mēs vienmēr varam atbalstīt galvu uz bloka vai uz kāda cita balsta. Viens no šiem variantiem jūs varat noliekties ir šāds. Jūs noliekat segas un atbalstiet galvu. Jūs vēl nevarat nolikt. Un otrs variants ir šāds. Un no paša Matanasans mēs varam iegūt ļoti daudz labumu. Tā nomierina simpatisko nervu sistēmu, atslābina to, atver nieru rajonu, tonizē nierus un aknas, uzlabo barības pārstrādi, novērš spāzmas menstruāciju laikā, novērš pirms menstruālā sindroma iespaidu. Tās mēs varam iegūt ļoti daudz labumu, bet ja mēs to praktizēsim pareizi. Vēl jums veiksmi praktikā!